Nostājamies uz paklājiņa ar kājas gurnu platumā un paceļamies pirkstgalos, nolaižamies lejā. Paceļamies pirkstgalos, nolaižamies lejā. Labi. Un tagad saliecam vienu kāju, paceļam papēdi uz augšu un otru kāju. Un šādā veidā pastaigājam nedaudz svaru, pārnesot no vienas kājas uz otru kāju, paceļot augšā papēžas. Labi, iesildam savas kājiņas, savas locītavas. Un apstājamies. Un tagad lēnām caur sāniem paceļam rokas augšā, savienojam plaukstas kopā, ja, šādā veidā plaukstas paceļam uz augšu, ar galvas vidu tiecamies uz augšu. Nedaudz saliecamies uz vienu pusīti, pavisam nedaudz uz otru pusi. Un vēlreiz uz vienu pusi, pavisam nedaudz, un uz otru pusi. Un lēnītēm caur sāniem laižam rokas lejā. Un plecus virzam uz priekšu, ceļam uz augšu, virzam uz aizmuguri lāpstiņas kopā un uz leju. Uz priekšu, uz augšu, uz aizmuguri un uz leju. Lielus tādus apļus, skaistus uztaisam ar pleciem. Mainam virzienu. Ielpa lāpstiņas kopā uz augšu, izelpa uz priekšu un uz leju. Ielpa un izelpa. Rokas brīvi karājās. Lēnām virzam plecus no aizmuguras uz priekšu un atbrīvojam. Saliekam pēdas kopā, uztaisīsim šo te kalna pozu un atceries, sāsprindzinam kāju apakšstilbus, ceļa bļodiņas paceļās uz augšu, augšstilbus saspringdzinam, saspiežam kopā augšstilbus, apakšstilbus, kājas stingras sēžas saspringdzināt. Astes kals uz leju, vēdera lejasdaļa virzās uz augšu, krūškurvas uz augšu. Pleci uz atpakaļ, plaukstas spiežam grīdā. Ar galvas vidu tiecamies uz augšu. Kājas stingras, pleci uz atpakaļ, jostas vieta nav izliekta, astes kals uz leju, vēdera lejasdaļa, krūškurva uz augšu. Noturam, elpojam. Un stiepjam sev tādu skaistu, staltu stāju. Un divas ielpas, izelpas vēl, neaizturam elpu, elpojam. Un lēnītēm atbrīvojam visu ķermeni. Pakustinam plecus nedaudz, pakustinam plaukstiņas, izpurinam plaukstas, rokas, plecus, atbrīvojam visu. Labi. Un tagad izstiepjam rokas uz sāniem un plaukstas pirksti skatās uz augšu, delnas spiežam prom no sevīm. Un nolaižam plaukstiņas lejā, paceļam augšā, spiežam delnas un prom no sevīm, spiežam katru rociņu prom no sevīm, lai izstiepjās plecu daļa. Plecus neuzraujam pie ausīm, pleci nolaisti lejā. Un tagad dēlnes pirkstu galus stiepjam uz aizmuguri un uz priekšu, grozam rokas. Plaukstas virzot uz priekšu un uz aizmuguri. Pagrozam visu, roka grozās līdzi. Labi, nolaižam rokas lejā, atkal izpurinam plecus, rokas. Ieliekam, pastiepjam rokas uz priekšu, ieliekam īkšķus iekšā plaukstās un izapļojam lielus apļus šīs te dūrītes. Uz otru pusi visas locītavas iekustinam. Un tātad mainam virzienu uz vienu pusi, uz otru pusi. Paceļam, atlaižam dūras vaļā, paceļam rokas tik augstu, lai elkoņi ir apmēram plecu augstumā. Ceļam rokas uz augšu, sakrustojam plaukstas kopā un laižam elkoņus lejā un mēģinam aizmugurē, it kā mēs gribētu aizmugurē elkoņus satuvināt kopā, salikt.
Atkal stiepjam rokas uz augšu, mēs viņas neiztaisnojam, viegli saliektas. Un lejā mēģinam elkoņus salikt kopā aiz muguras. Ceļam augšā un laižam lejā. Ielpa, ceļam augšā, izelpa, laižam lejā. Kājas stingras, gurnu platumā, pēdiņas. Un vēl nedaudz pakustinam. Labi. Paceļam atkal augšā, plecu augstumā un savienojam priekšā elkoņus kopā. Un atkal veram vaļā, pastiepjam elkoņus uz aizmuguri, cik tālu varam. Un atkal savienojam kopā un stiepjam uz aizmuguri. Un atkal savienojam kopā, stiepjam uz aizmuguri. Un nolaižam rokas lejā. Paliekam stāvēt ar kājām gurnu platumā, saliekam rokas aizmugurē, sāķējam pirkstus kopā, stiepjam plaukstas uz leju un plecus virzam uz aizmuguri, krūškurvi uz augšu, astes kauls lejā, kājas sasprindzinam, ceļbļodiņas paceļās uz augšu. Astes kauls lejā, vēdera lejasdaļa uz augšu, pleci prom no ausīm. Pārstiepjamies šādā te pozā, stiepjam plecus uz aizmuguri, bet neizliecam jostas vietu. Skatiens uz priekšu, noturam, elpojam, neaizturam elpu, mēģinam tieši plecus stiept uz aizmuguri un uz leju. Un atceries, dari tik, cik tu vari izdarīt. Nedari neko pāri saviem spēkiem, lai nav nekādas sāpes. Tik daudz, lai stiprinās ķermenis. Un lēnītēm atbrīvojam vaļā. Un izpurinam plecus. Atbrīvojam rokas, nedaudz atbrīvojam muguru, kājas. Un kājas paliek gurnu platumā. Un ieelpā ceļam plecus uz augšu, nedaudz sasprindzinam, izelpā metam rokas lejā, rokas brīvi. Nesaspringzinam, ieelpā nedaudz sasprindzinam, izelpā laižam lejā. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Caur degunu. Labi, atbrīvojamies. Un tagad noliekam rokas aizmugurē, sakrustojam plaukstas virs krustiem, uzliekam vienu plaukstiņu virs otras. Un tagad virzam elkoņus uz aizmuguri. Elkoņus stiepjam uz aizmuguri, krūškurvas uz priekšu, pleci atkal uz atpakaļ un atgriežamies atpakaļ. Un arī stiepjam elkoņus uz aizmuguri, it kā mēs aizmugurē viņus gribētu salikt kopā. Un atgriežamies atpakaļ sākuma stāvoklī. Un stiepjam elkoņus uz aizmuguri un atgriežam atpakaļ centrā. Un atkal uz aizmuguri, neizliecam jostas vietu. Un atpakaļ. Un vēl pēdējo reizi. Liecamies, maz drusciņi paliekam, elpojam un atgriežamies atpakaļ. Labi. Kājas paliek gurnu platumā. Un šeit mēs lēnām rokas karinam uz leju, saliecam nedaudz kājas ceļos un laižamies ar pleciem uz leju. Tik zem, cik tu vari nolaisties, galvas vidus skatās grīdā. Tad lēnītēm ar āpaļu muguru rokas karājās, plece karājās, ceļamies atkal augšā. Iztaisnojamies, paceļam galvu. Tādas lēnas kustības, lēni noliecieni būs. Es parādīšu no sāniem. Pleci iet uz priekšu, rokas karājās, kājas ieliecam nedaudz ceļos, laižamies ar āpaļu muguru lējā, nolaižamies tik tālu, cik vari. Un atpakaļ ar āpaļu muguru, rokas, pleci, galva karājās, kājas saliektas,
taisnojam ārā, iztaisnojam muguru, plecus, galvu un pašas pēdējās kājas. Plecus pastiepjam nedaudz uz atpakaļ. Un atkal pleci iet uz priekšu, pirmie kājas saliektas ceļos, rokas karājās, galva karājās. Laižamies līdz lejai, kājas obligāti saliektas. Un atkal lēnītēm ceļamies augšā ar apaļu muguru, skriemeli pa skriemelim, lēnītēm taisnojam ārā, kājas paliek saliektas. Tikai tad, kad iztaisnojam muguru, pašas pēdējās iztaisnojam kājas. Ja, nu šāds bija skaists vingrojums priekš mugurkaula. Tagad uztaisīsim nedaudz vieglus ietupienus ceļos. Šeit ir ļoti svarīga nianse, ka mēs kājas noliekam nedaudz platāk par gurniem, pēdiņas nedaudz pavirzam uz sāniem, ieliecamies ceļos, ceļi mums iet pēdu pirkstu virzienā. Ceļi mums neiet kaut kur uz iekšu vai uz āru pārāk. Vienā līnijā ar pēdu pirkstiem, ar pēdām vienā virzienā. Šeit ir ļoti svarīga mugura, neizliecam jostas vietu, astes kauls lejā, vēders ievilkts. Ar muguru saliecamies uz priekšu, uzliekam rokas uz kājām. Un nedaudz ieliecamies ceļos, cik varam. Ceļamies augšā, iztaisnojamies. Atkal ieliecamies ceļos, ne dziļi, ne, mazliet paliekam, nākam atpakaļ. Iesēžamies un ceļamies augšā. Un vēlreiz iesēžamies, ceļamies augšā. Ja vajag, šajā pozā var pieturēties arī pie krēsla un stiprināt savas kājas, stiprināt ceļa locītavas. Ļoti svarīga šī pozīcija ar kājām un pēdām, lai mēs netraumējam ceļus. Un vēl pēdējo reizi. Ietupjamies un ceļamies augšā. Ja ir par grūtu sākumā ietupienu, tad var uztaisīt 1, 2, 3 reizes. Ja? Bet ja ir jau jūt, ka var vairāk, tad droši var arī vairākas reizes šos te ietupienus uztaisīt. Tagad ņemsim krēslu. Un apsēdies uz krēsla. Un rokas uzliekam uz ceļiem, pēdas mums ir gurnu platumā, pēdas iespiestas grīdā. Un pleci nolaisti, mugura taisna, vēders aiziet uz iekšu, jostas vieta nav izliekta. Un galvu, zods paralēli grīdai, ar galvas vidu tiecamies uz augšu. Zodu griežam pa labi līdz galam, paturam mazdrusciņu. Un nākam atpakaļ centrā un pa kreisi līdz galam. Mazliet noturam. Un nākam atpakaļ pa labi un pa kreisi. Pa labi un pa kreisi. Lēnām, savā tempā. Ja es kaut ko daru par ātru šajā video, droši var darīt lēnāk. Sajūti savu ķermeni, sajūti, kas, kā ir tieši tev labāk. Ja ir kaut kādas nepatīkamas sajūtas, tad konkrēto vingrojumu nedaram. Un lēnām atgriežam galvu atpakaļ centrā. Tagad būs labā auss pie labā pleca, nolaižam lejā, zods atkal sākotnēji paralēli grīdai. Zodu neceļam uz augšu, zods paralēli grīdai un tikai tad laižam lejā labo ausi pie labā pleca. Paliekam mazdrusciņā, elpojam, mugura taisna. Un ceļam atpakaļ austiņa, kreisā iet pie kreisā pleca. Var pievērt acis, saist, kā stiepjas pretējā kakla puse. Atkal atgriežamies atpakaļ pie labās austiņas.
Neko ar spēku nedaram, tikai atslābinot plecus, atslābinam kaklu, ļaujam, lai galvas svars noguļās uz sāniem. Un atpakaļ centrā, un vēlreiz pa kreisi. Un atpakaļ centrā, un nolaižam galvu lejā, bet galva šeit ir jānolaiž lejā arī pareizi. Mēs nesaliecam muguru, mugura paliek taisna, ar galvas vidu tiecamies uz augšu. Un tad ripinam zodiņu lejā, mugura paliek taisna, kakls taisna, zodu ripinam lejā, pieliekam pie atslēgas kauliem tuvāk. Paliekam šajā pozīcijā, pleci stiepjas uz leju, pakausis uz augšu. Sajūtam visu aizmugurējo kakla daļu, kā tā stiepjas. Un tagad virzam zodu pie labā pleca tuvāk. Un atpakaļ lejā centrā. Un pie kreisā pleca tuvāk. Muguru nesaliecam, muguru turam taisnu. Laižam lejā. Un pie labā pleca. Un atpakaļ lejā. Un pie kreisā pleca. Atpakaļ lejā. Un ceļam galvu augšā. Un tagad, turot muguru taisnu, uztaisīsim vienu savērpi vēl. Noliekam kreiso roku uz labā ceļa, muguru stiepjam uz augšu, mugura taisna. Labo roku aizmugurē, kaut kur pie krēsla, kur tu vari pieturēties. Labo plecu virzam uz aizmuguri, kreiso uz priekšu. Vienlaicīgi stiepjam mugurkaulu uz augšu. Noturam, elpojam, zodu līdz galam pagriežam. Un nākam atpakaļ centrā. Un tas pats uz otru pusi. Labā plauksta uz kreisās kājas. Kreiso roku noliec aizmugurē. Ieķeries krēslā tajā vietiņā, kur tu vari, bet roka nostiepta. Un neuzrauj uz augšu kreiso plecu. Abi pleci lejā. Stiepjam galvidu uz augšu, mugurkaulu garāku. Lēnām griežamies pa kreisi. Un savērpjam atkal mugurkaulu. Pavisam prātīgi, lēnām, uzmanīgi. Un lēnītēm nākam atpakaļ centrā. Un atgriežam atpakaļ. Kreiso roku uzliekam uz labā ceļa. Labo roku ceļam augšā. Pastiepjamies uz augšu, izstiepjam visu labo sānu. Un noliecamies pa kreisi. Stiepjot roku uz augšu. Bet skatāmies, lai plecs neiet uz priekšu. Plecu virzam uz aizmuguri. Un pastiepjam uz augšu pa diagonāli prom savu labo roku. Un atgriežam atpakaļ, nolaižam to lejā. Un labā plauksta uz kreisās kājas, kreiso roku ceļam augšā, pastiepjamies uz augšu. Izstiepjam visu kreiso sānu nosākumu. Un tad liecamies ar visu ķermeņa augšdaļu pa labi, stiepjam plaukstu pa diagonāli prom no sevīm, plecu nedaudz pavirzam uz aizmuguri, kājas stingras, pēdas iespiestas grīdā, noturam un lēnām nākam atpakaļ. Un nolaižam roku lejā, plaukstiņas uzliekam uz ceļiem. Uzliekam labo pēdu potīti, virs potīti šo daļu, lai potīti nespiežās iekšā augšstilbā. Neliekam uz celi liekam virs ceļa maz drusciņu. Un paceļam šo te celīti augstāk un paspiežam viegliņām uz leju. Bet nespiežam uz celi, bet ar plaukstiņu viegli uzliekam uz augšstilbu. Pāvelkam sev tuvāk klāt un paspiežam uz leju. Pāvelkam sev tuvāk klāt, paspiežam viegliņām, bet nedrīkst būt nekādas nepatīkamas sajūtas. Un vēlreiz pret sevi un uz leju. Un noliekam kāju lejā. Samainam kājas vietām. Kreiso kāju uzliekam virs labā ceļa. Pastiepjam celi uz augšu, pievelkam sev tuvāk klāt.
Paspiežam uz leju. Uz augšu. Un uz leju. Un vēl pāris reizes. Pastrādājam arī ar otru gurnu, kāju pastiepjam. Labi. Un lēnām nolaižam lejā kāju. Pēdiņas noliekam sev tā kā tuvāk krēslam un paceļam uz augšu pēdas. Tā, lai mūsu pirksti pilnībā ir izliekti. Ja vajag, tad pirkstus noliekam vēl tuvāk krēslam, tā, lai pirksti izliecās uz augšu. Ja? Pirksti izliekt un mēģinam potītes virzīt uz priekšu, tā, lai kārtīgi iestiepjās šie te lielā pirksta īkšķu locītā. Labi. Un paceļam labo pēdiņu uz augšu, izapļojam visu labo pēdu. Un kreiso, uz otru pusi mainam virzienu. Jā, un iztaisnojam kāju un saliecam. Kāju nedaudz piepacelt. Un saliecam. Iztaisnojam, saliecam. Tik, cik var, lai nav nekādas nepatīkamas sajūtas. Labi, un nolaižam kāju lejā. Un tas pats ar otru kāju. Paceļam uz augšu, izapļojam potīti. Un uz otru pusi. Labi, un iztaisnojam kāju. Saliecam, iztaisnojam, saliecam. Kāja nedaudz pacelt augstāk par krēslu. Tā, lai pēda nepieskarās grīdai. Labi. Un tagad paceļam labo celīti uz augšu, paliekam uz sāniem, noliekam lejā labo kāju. Atkal atgriežam atpakaļ. Kreiso kāju paceļam uz sāniem, noliekam, ceļam atpakaļ. Un šādi pastaigājam. Un otra kāja tāpat. Šis te gurnu locītavs gūžas kārtīgi iekustinam no rīta. Bet prātīgi, uzmanīgi, lai nav nekādas nepatīkamas sajūtas. Labi. Un tas būs arī šoreiz viss. Un tad jau tiekamies vēl kādā reizītē jogas nodarbībās. Lai tev labi izdodas un atceries, nenodari sev pāri ar mīlestību pret savu ķermeni, ar prieku, ar smaidu sejā. Tiekamies! Paldies! Atā!